Nu ko, ārā ziema, mazliet ziema. Esam atbraukuši pēc strūklas, tūlīt krāsosim ar Hammeritu uz ūdens bāzes. Nissan detaļas viss nostrūklots, varot krāsot viļņu uzreiz uz svaigi strūklots. 12 gadus nerūsēs, tā vismaz saka instrukcija. Nu, cerams, ka mums 12 gadus Nissans izvilks. Tehnoloģijas, bet ļoti iespējams, ka šādā temperatūrā viņš arī ļoti labi strādā un klājās. Tā, protams, nav autokrāsa, bet krāsa priekš izkaukam citam. Tad metāla virsmā nav jāstāso kamerā un lūks redzās, ne? Normāli, man liekas, jā. Es domāju, ka es viņam ļaus apvēlt drusku un tad uzlaidīšu otru kārtu pa virsmu. Jā. Tad jau būs labi. Es krāsošu objektīvu. Nav pirmā reize. Jā, tilts arī vēl normāls, nav pārūsējis. Šīs buksēs var ielikt iekšā tādas saucās pineapples, ko ieliek iekšā, lai uztaisa viņas cietās. Tādas riņķis, un te iesprauž tādus no sāna iekšā, lai viņi atspiežās šejien un šejien. Tilts paliek tā kā solid mounted. Varbūt to izdarīsim, jo šīs izstās tādas jau bišķiņ padevušās. Bet nekā nokrāsosim, tas mums ātrumu nemazinās. Šī ir visa Nissan piekara reāli, kas ir vajadzīga. Šīs ir interesants risinājums. Tur nāk ķegas klāt no apakšas un tur... kas viņi ir, whatever. Bet viņi ir kur savienoti, saskrūvēti. Tas ir kaut kāds parasts tunings, bet reāli var nopirkt tieši tādu pašu ar iemetinātu trubu iekšā no Nismo. Padara Nissan stingrāku. Vienkārši sasiet atsaiti. Bet šis ir mājas risinājums kaut kāds kādreiz izdarīt. Domāju, ka mēs pie viņa vēl piesiesimies. Ražotājs saka, ļoti labi korozijas izturība, tiešām 12 gadus. To mēs pārbaudīsim, ceram, ka Nissans izvilks 12 gadus vai vismaz piekara, bet viņam būs smaga dzīve, ja viņš brauks pa mūsu Latvijas ziemas ceļiem un smiltīm un sāli. Tā kā būs labs crash tests viņam. Viņi var pūst arī uz reāli sarūsējušām vietām. Mūsu gadījumā mums viss nostrūklots un nekas nav paspējis sarūsēt. Man liekas, ka ļoti efektīvs risinājums ir šis te tāds vienkārši teķīšiem nopūt, pārmet uz otru pusi. Kad tev nevajag, protams, virsbūs daļas krāsot, bet šādi piekari apstrādāt ar Hammeritu. Nav ne jāgruntē, nekas, viss ir ready to go. Izstās cēli. Un teorētiski starp krāsām ir starp kārtām 2 vajag stundu. Mēs ieliksim pūtēju iekšā, uzpildīsim bišķiņ, lai viņi apraujās, redzēs, kā tas notiks, kad aprausies, pūtīs otru kārtu. Ok, pirmais slānis ir no šīs puses. Visi smuki spīd un aizstās. Gaidīsim, kad aprausies. Nav vēl kaut kur viņš te kaut ko atgrūž laikam. Bet varbūt vienkārši aizpelda. Anyway, šī būs kā pirmā slānis, tā kā gruntīta. Domāju, ka priekš zieminieka mums tas ir labākā vispār iedomājums. Neliels Nissan updates. Viss notiek nedaudz izjaukts jau. Šo bija mēģis uzfabot logu bačakam kronšteinus, lai viņš tur ir. Dēļ intercoolera pipinga viņi nevar nolikt oriģinālajā pozīcijā, ka viņš tipa šī pagriezts. Tāpēc uztaisīsim kaut ko jaunu. Mums ir rough šabloniņš. Kaut kā tā iekšfokusētos, jā. Šī māliņa, kur ir uzzīmēts, nolocīsim uz leju, lai ir vairāk stiprība. Viens brackets ir gatavs. Shit! Kaut kā tā.
ierēķināts tā, lai ar acu izgriežoties neaiztiek viņa, cerams. Neesmu pārliecināts, mēģināsim. Un atliek tikai otrs šajās te šaloniņš. Te šajām skrūvītēm, bam, bam, nefokusējās. Bet, nu, jūs sapratāt. Kaut kā tā. Abi braketi gatavi. Šiem vajag vienīgi kaut ko. Tur kaut kur jābūt ar oriģinālajiem, bet es nezinu, es nevaru atrast. Šeit skaisti. Gan jau jānokrāso. Bet, nu, te viss turās kustās, pamperis dara. Gan jau cerams, lukturs arī gan jau cerams dara. Poņas ir salikts atpakaļ. Viss ir bačaks vietā. Pipingus sapratām. Bišku pamodificējām tukšgaitas regulātoram. Trubiņu šļauciņu. Kaut kādu sīkumiņu, blīvītes saliktas apkārt. Gaidam detaļas. Varēs pabeigt turbo. Salikt visu pipingu līdz galam. Visu silikoni nāk arī. Un, jā, tagad ķeramies pie vadiem. Centos palikt bišku sev pa priekšu, bet izskatās, ka baigi nesanāks. Nevar teikt, ka es daudz ko saprotu no šitā visa. Un šeit ir diezgan daudz customs taisīts, tāpēc visticamāk būs jāatstāj šis darbiņš Vitolam. Bet, nu, vēl es paburšos te cauri, varbūt kaut kas izdosies. Tad jau redzēs. Šeit arī priekš dzeltenā ir visas piekaras detaļas, nokrāsots hameritā. Viss ir gatavs likt klāt. Tikmēr Mārcis šobrīd gruntē duris, kapatus, visu to, kas ir atlicis. Sradziņš kaut ko dusmojās. Viņam muzons kačā? Ko vajag? Jep. Nu, regu mums Vitiņam... Nu, sākās viss ar reiku. Nopirkām lietotu. Nav viņa gana labā, vai... Nu, jau ir piekdiena. Tā kā pirmdiena. Un nomainīt šo te... Ūdens sūkni. Vajag sāk visu vasaru, viņš bišķiņ tecējis. Nopirkām, bet nebija laiks nomainīt. Ko jums uzreiz pro tips čik sazīmējat schēmu, lai pēc tam nav jādomā lieta. Nu, mans tips jums, kloķinē parasti pa 180 grādiem vienmēr iet celiņu siksnam. Tā kā tas ir tāds labs benchmarks, kādreiz ko meklējat. Tā, nu kā jau tā visu. Kad difuzoru nevar izņemt, tad vēl jāpaskrūvē kaut interkulēru trubas un karēč jautri piekdiena. Bet, nu, darba zirgs būs strīpas. Jā. Un būs gatavs maukt. Gatavs pārkārši, Tā kā tā. Aiziet uz Mārču uzformē, kā viņš, bet... Viss notiek. Lēnu garu. Vispār ātri. Nav lēnu garu. Nevar melot. Par cik es ar to nenodarbojos ikdienā, ar mašīnas sagatavošanu, krāsošanu. Man liekas, diezgan ātri salīdzinoši. Varēja notikt ātrāk, bet, nu, šitas spārnus es pārāk ilgu laiku uz viņiem patērēju. Viņi bija tik ļoti slikti, tā kā visa ārka ir pilnīgi sarūsējusi, salūzus vairākās vietās. Es viņus sametināju vairākās vietās, visu sašpaklēju un mēģināju dabūt kaut cik taisnis, tā kā, bet, nu, tur tāpatās būs saulē, būs redzams tāds nedaudz kā... Tas nav mans vainas dēļ, tas spārns ir vienkārši ļoti sliktā stāvoklī. Jā, nevienu šeit nevainojam. Neviens varam Valdi vainot, viņš mums iedēl slikts spārns. Jā, Valdi saimnieks vispār pie visu tikai. Jā. 2 days later. Labrīt. Krāsotāji piedzīvojumi numur 2. Ir atkal pagājuši 2 nedēļas, mēs esam svētdienā šeit. Mārcis ir sagatavojis vāku, lukturvākus, durvis, spārnus. Mums ir mūsu krāsotājs ieradies. Pārslīpētājs krāsotājs ieradies. Līdz ar to tad mēs tūlītās sāksim noslīpēt galu un šodien dabūsim to visu arī krāsā. Paņēmu saitkostu. Nu, labāk eņģis nomainīt pirms krāsošanas. Nu, jā. Diezgan
diezgan, nesanāk. Būsim atklāti. Nesanāca tā kā gribējās, bet būs mazliet jāpačakarējās, lai dabūtu otru ārā. Kādreiz pierādījums, kas nedara to, ko nemāk darīt. Eņģis, saitkosts ar eņģiem ir beidzies ar augšējās nāk ārā, apakšējās ir saugušas kopā līdz līmenim, kad tur absolūti neko nevar izdarīt. Jau ir metināmais aparāts izjauks un tā tālāk. Jā, saitkosts ievilkās, bet labi, mēģināsim kaut ko izdarīt. Pabeidzu saitkostu ar eņģiem, knapi izdevās kaut kas, tad izstāstu šādi. Tas neiznāca, to pēc tam mums atkal ir time constraints, ka ir šodien jānokrāso, bet labi, augšs ir ārā. Tā kā mēģinās tagad to visu sagatavot līdz galam un nokrāsot, kur jau šis viss jau ir ready to go. Jau pakarināts cits eņģis. Piebeidzam durvis, ko es saskrāpēju, kamēr mēģināju dabūt eņģi ārā. Spārni ir ready. Jātauko un jāmauc tieši tā. Kā redzam, durvis bija oranžs iepriekš. Gandrīz vispār cauri izdevumus. Bet šoreiz jau daudz labāk tas viss notika. Tā iepriekš uzaugs izstījās tik raips. Tagad jau ir daudz maz tā kā pareizi būt jāva. Kā otrais krāsošanas darbs? Spārni, kad viņš raitā. Tu redzēji tos spārnus sākumā? Neredzēji? Es jau jūtu šitā nobraucot, kad kaut kas tur ir. Šie spārni, metāla spārni, kurš nav žēl. Jo S13 spārni ir nosacīts deficīts, tīpaši vēl Eiropas versijā bez izgriezumiem. Ražotnieks vairs neražo, pieejam tikai Japānas versijās, un shippings no Japānas ir vienkārši kosmisks. Tagad ir Jerry Place uztaisījis kopijas, $220 gabalā, bet Amerikā un līdz šejienē viņi nostājās gandrīz 700-800 eiro komplekts. Tāpēc tika pieņems lēmums, ka šai mašīnai, kā jau visas pārējās sliktās detaļas ir, tā viņai arī ir Jāiztiek ar to. Jāiztiek ar tiem spārniem, kur viņai pienākās. Durvis ir no kaut kur senatnes, vidēji taisnes, bet ar laika zobu nelielu. Lītāji man nokrit iepriekš, esot eņģi. Žēl, ka nebija tēmotas, tur bija ļoti daudz lamāšanās. Vāks arī ir savu dzīves daļu redzējis, bet Mārcim izdevās viņu dabūt vizuāli baudām. Un lampu vāki ir salīdzinoši pat ok. Šī nākamā mašīna, kur mēs izjaucām pirms 2 gadiem rudenī. Tā kā, jā, final preps un aiziet, jaucam krāsu un maucam. Mēs jau iepriekš laikam to teicām, bet visi pieraduši vienmēr, ka ir America tikai nav glūts un nav tonējams, un ka mums šeit ir rakstīts smooth base, bet nav rakstīts, kas pa krāsu. Krāsa saucās Pure Joy Yellow. Šobrīd, laikam, jūs jau esat redzējuši, kas viņi tādi ir. Lai krāsot ar pistoli, mēs viņu bišķi atjaucam ar šito, kas ir standarta paredzētais. Un bez cietinātāja, kas ir interesanti tagad. Jā. Neliekās pareizi, bet tas kaut kā tur strādā. Atšķaidot viņam paliek nedaudz garšāks. Kā zināt, kad pietiek maisīt? Es nezinu. Vieniem mums vajadzētu pietikt, ne? Jā, es vispār nepaskatījos. Uz kurieniem jāliek. Tad 20%. Jā, mums atrastais labums 20%. Šitā. Tas kā baigi precīzi, mēs šoreiz visi. Mēs jau esam to darījuši. Nav pirmā reize. Pirmā reize, kā merīt krāsā. Saka vēlreiz. Ja atšķaida ar šķaidītāju, nomainās tas tonis. Ja skatās no augšas, piemēram, šis diezgan tumšāks pušs tā. Jā. Tad nākamreiz jāzina, ka vienkārši jāņem toni tumšāks, lai krāsot mašīnu. Tāpēc ir svarīgi vienmēr pieliet tieši tos pašus procentus.
Pareizi. Bet, mēs tā kā lējām pēc trauka, tad visam jābūt kārtībā. Varbūt mums cauri, mēs mācām cilvēku līdz tam traukam. Sarežģītākā daļa visā, ne? Jā, jāgaida. Literally watching the paint dry. Gaidām, kamēr varēs uzklāt otro kārtu. Diezgan ilgi. Šodien te ir augsts. Arī ir augsts. Šodien uzsnigt tas lielais sniegs. Vēl jāpagaida un tad varēs krāsot. Aiziet. Otrā kārta. Tikko kompresors ieslēdzās. Varētu būt, ir augstums. Jo mēs viņu iepriekš kā bišķiņ smukāk pūtās. Lai gan šitais izvilksies. Ielīdzinās. Vai ne? Jā. Kāda mēs šodien ar rezultātu esam apmierināti? Tāpat kā pagājušais, viss perfekts. Brīnišķīgā tīrīšanas stūrjā. Izstās tas viss tā. Atspīd tā, ka negrib fokusēties. Bet, jā. Ar to arī beidzās. Laikam šī sērijas, nezinu, kaut kas beidzās. Bet, jā, turpmāk liekam kopā salonu. See ya!